Bet ko nozīmē karš tuvajos austrumos akciju tirgiem? Bullis vai lācis? Ja tu man kādu brīdi jau seko, tad jā, patiešām es pieņēmu lēmumu, sākot ar šo video, pēc lielākas pauzes, būt ekrānā arī redzama. Kāpēc? Lai tas būtu cilvēcīgāk šajā 21. gadsimtā, kur mākslīgais intelekts aizvien vairāk pārņem visas sfēras, un jā, lai tu mani labāk iepazītu, un tev būtu lielāka motivācija pievienoties finansiālās neatkarības klubam, kur mēs par visiem šiem jautājumiem ejam dziļāk un skatāmies arī uz tavu individuālo situāciju. Tirgi šobrīd lēkā kā puņķis uz brāts, un to ietekmē ļoti spēcīgi paziņojumi par kara darbībām tuvajos austrumos. Mēs zinām, ka akciju cenas pakļaujās cikliskumam, akciju cenas nosaka to finansiālie rādītāji, bet krīzes situācijās, kā vēl nekad, akciju tirgus nosaka paziņojumi. Un kā vēl nekad, īpaši no Amerikas puses, nāk paziņojumi, kas izraisa kursa svārstības, kam vairs nav nekāda sakara ar uzņēmumu finansiālajiem rādītājiem. Un tāpēc kara laikā pirmais jautājums ir tāds, kādās akcijās palikt investētiem, lai nezaudētu līdzekļus. Jo viens ir skaidrs, pēc naftas cenas kāpuma un pēc gatavotajām enerģijas krīzēm, kas šobrīd fonā notiekās, būs sāpīga, pamatīga inflācija. Un tie, kas šobrīd nenodarbojās ar jautājumu par to, kā saglābt savus līdzekļus, jo naudai vienkārši zudīs vērtība, jā, riskē zaudēt daļu no sava kapitāla vērtības. Un jautājums par to, kur investēt kara laikā, kādi uzņēmumi turpinās nest peļņu investoriem, nav jauns jautājums. Piemēram, Šrēdera fonds ir veicis apkopojumu par to, kā stagnācijas fāzēs, kuras nozares patiešām ir vēl bijušas pietiekami stabilas, lai investori nezaudētu savus līdzekļus. Un šeit mēs runājam par 5 nozarēm. Tie ir, un šeit arī tīri loģiski mēs varam padomāt par to, kas tad notiekās laikos, kad naudas paliek mazāk. Mēs vairs tik daudz neceļojam, mēs ierobežojam ekstras, bez kurām mēs varam iztikt, bet mums vienmēr kaut kur ir jādzīvo. Tātad spēkā paliek nekustamie īpašumi. Mums vienmēr ir kaut kas jāturpina ēst un dzert. Tātad šeit vienmēr paliek bāzes uztura līdzekļi. Galu galā katrs iet iepirkties katru nedēļu. Mēs zinām, ka mēs esam atkarīgi no pamata pakalpojumu nodrošinātājiem, ūdens, enerģija, pamata pakalpojumu nodrošinātājiem, piemēram, ūdens apgāde, un mēs zinām, ka mums ir dzīvošanai nepieciešama enerģija, un kara situācijās līdz šim ir zināms, ka īpaši bankas mēģina savas rezerves nodrošināt ar zeltu. Tātad 5 sfēras, kuras min Šrēdera fonds, nekustamie īpašumi, enerģija, pamatu pakalpojumu nodrošinājums, bāzes konsums un derīgie izrakteņi. Jā, bet ko darīt? Mēs redzam, zelta indeksi atsitās pret pretestības līniju un iet uz leju. Nafta atsitās pret vēsturisku pretestības līniju un iet uz leju. Vai nebūtu interesanti šīs lietas skatīt detalizētāk? Un ir vēl viena lieta,
kas ir katros laikos. Tas ir attiecīgā laika posma haips. Un šobrīd mēs šeit runājam par haipiem, jeb tendencēm investoriem likt iekšā naudu dažādās nozarēs, kas saistītas ar šī laika specifikāciju, un tie ir dronu ražošana, dronu aizsardzības sistēmas un pavisam jauna tēma - kvantu kompjūteri un ar tiem saistīti uzņēmumi. Protams, mums vienmēr vēl jāskatās, kuras valstis cietīs vismazāk no kardarbības tuvajos austrumos, kur ir iesaistījusies primāri ASV. Es nosaucu šīs nozares, bet vai nebūtu interesanti paskatīties arī dziļāk un precīzāk, par kādiem uzņēmumiem mēs runājam? Šeit ir tas brīdis, kad es tevi aicinu pievienoties Kapitāla koda finansiālās neatkarības klubam, un es tevi aicinu līdzi. Paskatāmies, kas tur ir iekšā, kādas priekšrocības tev būtu no pievienošanās. Šeit redzi Kapitāla koda finansiālās neatkarības klubu, kurš ir izveidots ar mērķi panākt finansiālo neatkarību. Ko tas nozīmē? Panākt tādu līdzekļu plūsmu, līdzekļu, kas ar laiku kļūst pasīvi, kā ienākušie līdzekļi nosedz visus tavus obligātos izdevumus. Jo principā finansiālā neatkarība nesākās no miljona. Finansiālā neatkarība sākās no tā brīža, kad tu iemācies pavairot naudu, un pavairotā nauda nosedz visas tavas obligātās izmaksas. Kamēr tas tā nav, cilvēki maina savu laiku un enerģiju pret naudu, ejot strādāt vai paši veidojot uzņēmumus, vai nodarboties kā pašnodarbinātie, bet galu beigās rezultāts ir skaidrs, kaut kad cilvēkiem vairs nepietiek spēka un enerģijas, lai mainītu savu stundu, savu laiku pret naudu. Un šajā sistēmā pastāv arī zināšanas, tikai acīm redzot, tās netiek iedotas, lai turētu mūs tur, kur mēs esam. Un skat, kamēr mēs esam atkarīgi tikai no viena ienākuma avota, mēs esam kā sapuvušas sēnes, jo mums jebkurā brīdī šo te pamatu var no zem kājām izsist, kā tas bija Covid laikā, kad pēkšņi viss tev ir jāslēdz ciet uzņēmumi, jāslēdz ciet studijas, jāsāk strādāt tikai no mājām. Ja? Šis veids var būt pat neatkarīgs no mums. Mums valsts var vienkārši nosist pamatu zem kājām. Tāpēc, ja tev šobrīd ir tikai viena finansiālā kāja, un vienalga, pat ja tas ir tikai vīrs, ja, un tu audzini bērnus, tad saprātīgi skatoties uz šī laika tendencēm, pirmais uzdevums būtu radīt vismaz vēl vienu pasīvo ienākumu kāju, un tu redzi, situācija momentā jau uzlabojās. Iedomājies situāciju, tev ir tavi ienākumi, kur tu ej katru dienu, katru nedēļu, mēnešiem, gadiem un maini savu laiku pret naudu, un tev kāds par to maksā, kamēr tev ir enerģija un kamēr tu esi pievilcīga, bet fonā tu radi pasīvos ienākumus, kur tu ieguldi savu laiku zināšanās, bet pēc tam šie ienākumi plūst katru mēnesi bez tava laika un enerģijas zakšanas. Tas ir mūsu mērķis, un šis ir materiāls, kam tu tiec klāt. Mums ir pēdējie Zoom sesiju atkārtojumi, mums ir soli pa solim uzbūvēta struktūra, kas ir nepieciešama, lai mēs radītu šo situāciju, ka mums nekā netrūkst. Mums ir vajadzīgs labklājības mindsets, ja pozitīva naudas domāšana, jo pat ar vislabākajām stratēģijām pie negatīva mindseta mēs vienkārši boikotēsim iespējas izrauties no vāveres riteņa. Mums ir vajadzīga finanšu plānošana,
tie konkrēti soļi, kas mums pārsvarā bērnībā netiek iedoti līdzi. Mums ir vajadzīga drošība digitālajā vidē, jo tiklīdz kā mēs atveram kādu kontu pie brokera vai pat bankās un mūsu līdzekļi sāk augt, tā mēs paliekam interesanti hakeriem, kuri grib tikt pie mūsu digitālās naudas. Un absolūti iztrūkstošais faktors ir stratēģijas akciju tirgos. Oh my God! Cilvēki kaut kur pa ausu galam padzird, var tagad pelnīt naudu ar akcijām. Un tad viņi domā, ka nav nepieciešams mazliet pamācīties par to, vispār saprast, kāda ir stratēģija, ko es gribu darīt. Ja? Mēs vairāk redzam šo te emocionālo pieeju, kas līdzinās kazino. Mans vectēvs bija dārznieks, es pirkšu visas akcijas, kuram ir kaut kas ar zaļo krāsu. Ja? Tas tā nedarbojās. Ja tev nevienam cilvēkam netiks dota arī mašīna, ja viņš nav nokārtojis braukšanas tiesības, un tas ir viņa paša labā, jo bez tiesībām braucot, piemēram, ar jaunākā laika mašīnām un pārsniedzot ātrumu, mēs tiksim laikam līdz pirmajam stabam un sadauzīsim ne tikai mašīnu, bet varam apdraudēt arī sevi. Un tas pats ir ar akciju tirgiem. Ja mēs neiemācamies pamata lietas, mēs vienkārši nodedzinam naudu, un tad mēs sakam, nē, tas nedarbojās. Nē, tas nav tā, ka nedarbojās. Lielākā daļa pasaules pelna naudu ar akcijām, un to dara katru dienu. Bet tas nedarbojās, tāpēc, ka cilvēks neieguldīja laiku, lai apgūtu zināšanas. Šis klubs ir mana dāvana tev. Dalība klubā ir tikai $57 mēnesī. Tas ir apmēram 50 eiro mēnesī. Un tu vari ienākt uz mēnesi, apskatīties visu materiālu, kas šeit ir, atvērt demo kontu, patrenēties, komunicēt ar mums. Un, ja tas tev nepatiks, tu vari iziet ārā. Bet tātad tu vari pievienoties un pēc mēneša iziet. Tas būtu līdzīgi tā kā nopirkt online kursu. Vispārīgu online kursu, kur kāds ir ielicis savu informāciju un jūs vēl neinteresē, kurā punktā atrodies tu. Vai arī tu vari palikt uz visiem laikiem un uzbūvēt savu finansiālo brīvību. Un es gribu teikt vēl vienu lietu. Šobrīd ir izveidojusies situācija, ka mūsu klubā ir vairāk sievietes. Un es domāju, ka šobrīd tieši sievietes viskomfortablāk jutīsies mūsu kompānijā, tāpēc, ka lietas mēs skaidrojam vienkārši. Akcijas var būt seksī, sieviete drīkst taisīt naudu. Sieviete drīkst taisīt vairāk naudu nekā to dara vīrietis. Bieži vien tieši, kad sievietes apgūst stratēģijas, viņas kļūst veiksmīgākas investoras nekā vīrieši. Ar to es gribu teikt, ka akcijas nav garlaicīgas un tie nav kaut kādi penteri un skaitļi. Akcijas var būt arī rotaļīgas, vienkāršas, un tas viss vēl domu biedru lokā. Protams, ka laipni aicināti ir arī vīrieši. Un lielākā vērtība finansiālās neatkarības klubā ir cilvēciskās attiecības. Kontaktu veidošana, savstarpējs atbalsts. Mēs jau tagad redzam, ka mūsu starpā ir izveidojušās sirsnīgas attiecības un pat jaunas draudzības. Un mēs redzam, ka latvieši ir izkaisīti visā pasaulē, un tas rada jaunus kontaktus visā pasaulē. Tāpēc, ja tev patiešām gribās izmainīt savu situāciju, un tu esi gatavi ieguldīt tajā laiku un enerģiju, tad esi laipni aicināts finansiālās neatkarības klubā. Spied uz saiti
pievienoties, veic apmaksu, un mēs tiksimies jau otrā pusē, labklājības pusē.